pārliecināta, ka tautas mākslā iesaistītie ir labākā Latvijas sabiedrības daļa. Jo bez tā, ka jūs strādājat, audzinat bērnus, darat vēl visādus dažādus darbus un dažādus pienākumus, jūs esat gatavi vairākas reizes nedēļā sanākt kopā, lai darītu ko labu sev un Latvijas kultūrai. Tāpēc es jums vēlu ražīgu šo darba sezonu un būt optimistiem, un optimists iepratīm pesimistam domā, ka katra nodzīvotā diena nevis samazina viņu mūžu, tieši otrādāk bagātina. Tātad, esot kopā, mēs kļūstam bagātāki. Mums ļoti pierasts, ka mēs dziesmu svētkos un deju svētkos redzam tos tūkstošus, dziedam un dejojam, bet tad, kad uz to lietu paskatās ar ārzemnieku acīm, tad pašiem par brīnumu jāatzīst. Jā, pašdarbnieki, tas ir mūsu fenomenāls spēks un brīnums, tāpēc, ka nevienam neienāk prātā ārzemniekam, ka to cilvēki dara par brīvu, un to dara savos brīvajos brīžos, tāpēc es ārkārtīgi lepojos ar savu tautu tieši šī iemesla dēļ, ka mums ir stipra tauta, kura pati sev var pieturēt pie zemes. Un pašdarbniekiem īpaši paldies. Viņi ir tie, kas notur mūs šeit Latvijā, jo patiešām ir tie novembra, decembra vakari drūmi un tumši, un ja nebūtu pašdarbnieku, un ja nebūtu viņu gaišais spēks, acīm redzot, Latvija būtu daudz tukšāka. Es jums gribu novēlēt to prieku un to dzīvesprieku, un pats galvenais to stiprumu, kas jūsos ir, jo jūs taču to darat no tīra prieka, jums par to neviens nemaksā, un jūsu lielākā alga ir prieks, un droši vien arī beigās aplausi. Lai jūsu ģimenes jūs atbalsta un saprot, lai jūsu attiecības no tā tiek tikai stiprākas, un lai jūs gūstat milzīgu gandarījumu no tā, ko jūs darat, un lai mums, skatītājiem, arī ir kāds labums no tā. Un, protams, vecais labais teiciens šeit ir, kas grib dzīvot vienos priekos, nu tas taču lai stājas pašdarbniekos. Lai jums pietiek spēks un izturība. Labās lietas notiek tad, ja mēs tās darām ar sirdi. Arī es kādreiz savu karjeru iesāku amatieru teātrī. Turieties un ticiet sev, lai jums izdodas. Ir aizvadīts brīnišķīgs dziesmots gads. Ko jaunu dziesmu svētku, Ziemassvētku dziesmu svētku. Es tev gribētu, ka šī sajūta, svētku sajūta mums turpinātos arī ikdienā un jaunajā sezonā. Izaicinājumi mums pietiekoši daudz, sievām un vīriem jāgatavojas saviem svētkiem cēsīs. Un visiem koriem kopā mums jāsagatavoties mums šī gadsimta lielākajam notikumam, Latvijas 100. dziesmu svētkiem. Es ļoti ceru, ka būs repertuārs laicīgi, ka būs interesi par repertuāru, būs patīk nākt, dziedāt, darboties un dejot un spēlēt, lai svētki izdodas tādu vēl nekā līdz šim. Caur daudziem dūmiem jāiziet cauri, lai uguni redzētu, lai pietiek drosmes neatkāpties un lai mums visiem ražena, varena un aizraujoša jaunā deju sezona. Cienījamie amatieru mākslas kolektīvu dalībnieki, dziesmu svētku procesa dalībnieki. No sirds sveicu jūs iesākoties jaunai sezonai, jaunam darba cēlienam. Šī sezona, nākošā sezona un tad jau arī lielie Latvijas 100 gadus dziesmu svētki būs klāt. Jo tautas dziesmās šodieniņi, rītdieniņi, arī jau pati lielā diena. Lai jūsu kolektīvos ir daudz jaunu dziedošu ļaužu, lai vecie pieredzes bagātie krustvecāki koros un deju kolektīvos prot izskaidrot, izstāstīt, parādīt, kā labāk, kā nevajag. Un lai mēs visi kopā pēc pāris gadiem
Latvijā latvieši varam uzgavilēt augstu laimi Latvijai.